Nu, labrīt, kolēģi. Sākam? Kas ir par to, lai atklātu to sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tā, pa pirmo jautājumu. Kurš pa grāvu var noziņot? Andri. Lūk, kaut ko jau vajag. Medis pagastā atrodas Zoņu grāvis, kurš ir koplietošanas melorācijas sistēma, kas nozīmē, ka viņš šķērso privātās zemes un ir pieder arī šiem īpašniekiem. Pēc tā pašvaldības lēmumu atbilstoši ministrs kabinets noteikumiem un melorācijas likumam, viņi var noteikt par pašvaldības koplietošanas melorācijas sistēmu, un šajā gadījumā arī pašvaldība var piedalīties tā būvniecībā, eksploatācijā un uzturēšanā. Ministru kabineta noteikumi arī nosaka šos gadījumus, kad vadījums var grāvu noteikt par šādu pašvaldības koplietošanas melorācijas sistēmu. Tas ir pārsvarā, ja tur ir lūgt draudi, tur ir vairāk veidi punkti, kas to nosaka, kad jābūt certificēta speciālista atzinumam par to, kas arī ir saņemts, un šis grāvas atbilst šiem ministru kabineta noteikumos noteiktajiem punktiem. Līdz ar to sagatavots lēmums par Zoņu grāvi noteikšanu par pašvaldības nozīmes koplietošanas melorācijas sistēmu. Labi, paldies par pašvaldību. Jā, tas grāvs ir pašvaldības un līdzās ir Ālandas upes izteka, kuru valdība Latvijas valsts melorēs. Un tad, lai zemniekiem būtu arī otrā pusē ezeram uzlabot tie apstākļi Inga, ja? Tad mēs mēģināsim startēt uz dabīgi, ja tas ūdens neiet prom, kā lauka paliks savu. Varam atbalstīt? Jā, atbalstīt. Kas par? Vienbalsīgi. Labi, otrais jautājums. Par piedalīšanos projektā. Par piedalīšanos projektā attīstības nodaļas vadītājs Uldis Cepels šodien ir komandējumā Rīgā. Tad es varu mazliet... Es esmu Linda Gulba. Jā, es Linda Gulba varu mazliet tuvāk par šo jautājumu pastāstīt. Tātad valsts atbalsta dienests ir izsludinājis pasākumu ieguldījumu materiālus aktīvos, 4-3 apakšpasākumus atbalsta ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā, kurā tātad Lodīņas novada dome plāno ņemt savu dalību ar šo te pašvaldības nozīmes koplietošanas melorācijas sistēmas Zoņu grāvis. Tad sīkāk par šo te grāvi, kura garums ir 4,76 km, un tās galvenās lietas, kāpēc būtu nepieciešams šī grāvja atjaunošana, jo tas nenodrošina pavasara palu maksimālo caurplūdumu, ūdens notekas lūkne ir zaudējusi noturību, un augstais ūdens līmenis traucē melorācijas sistēmas darbību. Paldies! Varam balsot? Daram tā, lai netrauc. Paldies! Tā, labi. Trešais jautājums grozījumiem ar lēmumā. Kas to zina izstāstīt? Evīta. Evīta? Jā. Tev labāk patīk Evīta ziņot. Nu, tā labām dāmas, jā? Jo viņai atņem naudu. Nu, viņai jau nē. Tur jau katrai. Vai izstāstīt? Es varu iesākt un es arī, ka lūdzu ziņoju par trešo jautājumu. Septembrī jūs pieņemāt lēmumu par īpašumu, kas piederas Lodīņas Navsargsam, stacijas L3. Bet izejot cauri dažādām instancēm, ir nepieciešams precizēt šo lēmumu. Lēmums ir sagatavots un lūgums būtu apstiprināt, bet papildināt pirmo punktu izslēgt no Lodīņas Navsargas šo pamatlīdzekli
Un pirmais punkts lēmuma projektā būtu otrais un attiecīgi secīgi. Labi. Vai visi kolēģi saprāt? Kas ja mēs... Lasīt, Genādī, vajag lasīt. Es klausos, ko lasu, meiteni tik smuki runā, es taču uz viņu skatos. Jā, tas ir normāli. Jā. Lasīšana jau ir otra. Jā. Kā pāriem kolēģiem? Normāli. Sapratām visi, jā? Nu labi. Tad balsojam, kas par? Paldies. Nu, līdz ar to. Visi jautājumi, viss, kas ir. Un sēd beigusies, un Genādī tagad to uzdod jebkuru jautājumu. Jānobalso, ka sēd beigas? Nu, tad balsojam. Labi,